Mani sauc Tīna Stepanoviča Monkeviča, man ir 2 vārdi, 2 uzvārdi. Mans hobijs ir tautsdejas. To man ļoti patīk darīt, bet kā mana karjera, tā varētu teikt, ir satura veidošana. Un tad šobrīd ir tā, ka es esmu apvienojusi gan to satura veidošanu, kas ir saistīta ar modi, vairāk ikdienu kopā ar to savu hobiju, kas ir tās tautsdejas. Mana pirmā atmiņa par tautsdejām ir bērnudārza laikā, kad man varēja būt kādi 6, 5 gadi. Tautsdeju ceļš turpinājās skolā. Un tur bija tieši tāpat, tā bija kā obligāta prasība. Meitenēm jau ļoti patika. Puiši bija tie, kuri negribēja dejot, un diemžēl vidusskolā tā iemesla dēļ tas vidusskolas kolektīvs arī izjuka. Bet es patiesībā ātrāk aizgāju prom no vidusskolas kolektīva, jo es sapratu, ka es vēlos kaut ko vairāk. Un es aizgāju uz kolektīvu Bauskā. Jauniešu deju kolektīvs Līdums, vadītājs Arvols Noviks, kurš šobrīd vēl joprojām ir mans vadītājs, tikai citā kolektīvā, tautsdeju ansamblī Drīziņš, kas ir Dobelē. Un šobrīd es dejoju tur un neplānoju neko mainīt. Pēdējā gada laikā esmu sapratusi to, ka tautsdejas man ir veids, kā nedaudz aizbēgt no realitātes. Un tas skan varbūt briesmīgi, jo mana realitāte ir ļoti skaista. Tas nav tā, ka es tagad gribu bēgt. Bet es esmu izveidojis to kā tādu nedaudz atsevišķu daļu no savas dzīves. Un ir viens, kad ir Estera Tīna ikdienā, un tautsdejas ir pavisam kas cits. Tādēļ arī, ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, ir izveidot šie 2 dažādie profili, lai tie savā veidā nevīs kopā. Jo es vēlos to, lai ir tās 2 dažādas dzīves, un es arī vienmēr draugiem smējos, kad es dzīvoju 2 dažādas dzīves. Bet tautsdejas ir daļa no manas dzīves, un viennozīmīgi tikpat svarīga kā tā pirmā. Folkdansona filma sākās 23. gadā pēc dziesmu svētkiem. Es biju uz dziesmu svētkiem paņēmusi līdzi filmiņu kameru, ko par lētām naudām biju nopirkusi Andelē Mandelē, un tagad iedomājos, ka es būšu baigā fotografa. Un tās bildes es attīstīju tikai septembra beigās, un tas bija ļoti interesanti. Ļoti netipiski varbūt mūsdienām, ka tu bildes redzi tikai pēc kādiem 3 mēnešiem, kad tās ir nobildētas. Un lai arī tās bildes bija miglainas, jo tā kamera bija tieši tāda, nekāda, es sapratu to, ka es tik un tā vēlos ar tām padalīties. Un tad es sāku tās likt savos profilos, gan Instagramā, gan TikTokā, bet tad es sapratu to, ka tie cilvēki, kas man seko saistībā ar modi, īsti nesapratīs, kāpēc pēkšņi tautsdejas. Un tad radās tā ideja izveidot Instagramu Folkdansona filmu, un ideja bija tāda, ka es bildēšu koncertus un likšu šīs bildes. Izveidojot šos profilus, mans mērķis patiesībā sākotnēji nebija popularizēt tautsdejas, tas bija prieka pēc. Bet tagad jau tas ir pārtapis tā, ka patiešām cilvēki nāk klāt un saka, kad skatās šo profilu un saka paldies par to, ko es daru. Un tagad tas patiešām pārtapis tā, ka arī filmējot šos video, es ļoti piedomāju pie tā, lai tie nes mums godu, nevis tieši pretēji. Un man šķiet, ka tādā veidā tas arī to popularizē, ka jaunieši to redz, ka tas jau tagad ir palicis tā varbūt nedaudz stilīgi, nevis tikai mamma liek iet uz mēģinājumiem. Bet man ļoti arī patīk tie brīži, kad šie video aiziet tālāk uz ārzemēm. Tas ļauj cilvēkiem no citām valstīm iepazīt kaut ko vairāk par mūsu kultūru un saprast to, ka mēs te Latvijā patiesībā esam tik bagāti ar tradīcijām, tik bagāti ar tērpiem, un mums ir ļoti skaisti dejotāji. Ir diezgan daudzi, kas mani atpazīst. Un tad šeit var redzēt to vecuma atšķirību, jo mazi bērni, viņiem ir vienalga. Viņi nāk klāt, viņi prasa bildi, viņi saka, ka viņi skatās tavus video un cik ļoti viņiem patīk tie video. Bet tādā manā vecuma kategorijā, kad tu paej garām kādai grupiņai, neviens tev nepienāks klāt, bet tu dzirdi, ka par tevi čukst.
Un es to vispār to neņemu ļaunā, bet es vienmēr esmu uzskatījis, ka tas tā smieklīgi. Un reizēm ir bijis tā, ka es pagriežos un pamāju. Mani nākotnes plāni, es jau šobrīd ļoti aktīvi domāju par to, kādu saturu es vēlos radīt tieši jauniešu deju svētkos. Tas man ir ļoti būtiski, kad es ne tikai dejošu, bet arī visu filmēju un parādu citiem. Citi plāni – baudīt visu to, ko dzīve piedāvā. Ērika Bukovska, Kerija Kieksta, raidījums Kivī.